No svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 11. nodaļas. Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums? Cik neizprotamas viņa tiesas, cik neizdibināmi viņa ceļi? Kas gan ir izpratis Dieva prātu? Kas ir bijis viņa padoma devējs? Jeb kas viņam iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa? No viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārda patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Dieva gudrība, bagātība un atziņa ir tik dziļa, plaša, ka, protams, neviens cilvēks kāpēc neizprotams ir Dieva tiesas. Proti, mēs nevaram pateikt un izskaidrot, kāpēc Dievs ar vienu cilvēku ļauj notikt vienām lietām, ar kādu citām. Kāpēc ar vienu cilvēku Dievs ir bezgala pacietīgs un šķiet, ka viņu vispār nesoda, bet kāpēc ar kādu citu cilvēku šķiet tiklīdz viņš solis pa labi, solis pa kreisi un sodība nāk pār viņu. Ir neizprotamas lietas, kas notiek ar cilvēkiem, un tādēļ mēs droši varam kopā ar apustuli Pāvilu sacīt, Dieva tiesas ir neizprotamas. Turklāt apustulis Pāvils ļoti pareizi atzīst, un viņš to tādā retoriskā veidā piesaka, uzdodot jautājumus. Piemēram, kas ir izpratis Dieva prātu? Vai kurš būtu izpratis? Es domāju, ka ir kādi cilvēki, kuri var pietuvoties. Mēs katrs cenšamies pietuvoties tai Dieva prāta vai Dieva gribas izpausmei, un kaut ko mēs no tā mazliet saprotam. Bet tā, ka mēs varētu teikt, es esmu izpratis Dievu, es domāju, ka neviens cilvēks to nevar. Bet te ir vēl viens tāds retorisks jautājums. Kas ir bijis Dieva padomdevējs? Katrs no mums, mēs varam droši teikt, ka mēs neviens neesam pašpietiekami. Katrs cilvēks, lai uzaugtu, izveidot savus uzskatus, savu pasaules redzējumu, kā vienā afrikāņu parunā ir sacīts, ka, lai izaudzinātu bērnu, ir vajadzīgs ciemats. Cik 10 vai 100 cilvēku ir kaut ko devuši mūsu dzīvē, kas ir izveidojis mūsu priekšstatu par pasauli. Un ja mums katram cilvēkam jautātu par daudzām lietām, no kurienes tu esi ņēmis šo domu, kurš tev ir bijis padomu devējs, ka tu proti un saproti šo lietu vai spēj izdarīt to, tad mēs noteikti varētu atrast gan padomu devējus, gan skolotājus, gan tos, kuri mums kādas lietas ir iemācījuši saprast un darīt. Bet kā ir ar Dievu? Kurš tad ir bijis Dieva padomdevējs? Apustulis Pāvils tā retoriski jautā. Protams, ka tā vienkāršā atbilde ir tāda, ka Dievam nav vajadzīgi padomdevēji, jo tam, kurš ir pilnīgs, tam, kurš ir no iesākuma vai pirms iesākuma, tam, kurš ir visu radījis ar vārdu un zina visu lietu būtību, jo viņš to ir radījis. Tam nav vajadzīgi nekādi padomdevēji. Tādēļ
šis retoriskais jautājums, kas ir bijis Dieva padomdevējs, atbilde ir uz šo jautājumu neviens. Jebkas, ko Dievam iepriekš devis, par ko nāktos atmaks. Atkal. Dievs ir visa pirmsākums. Viņš nav ņēmis neko ne no kā, ne no viena. Tad, kad mēs skatāmies sengrieķu mitoloģiju, mēs skatāmies dažādu tautu mītus un teikas, un tur ir pieminēti viņu dievi, kuri kaut ko veido, kaut ko rāda, kaut ko kārto. Un šie dievi, kas ir senajos mītos, viņi ņem kaut kādu gatavu matēriju, kaut ko sakārto, kaut ko pārgroz, kaut ko pārveido. Un šādā nozīmē mēs par mūsu Dievu varam teikt, mūsu Dievs nav paņēmis kaut ko, ko kāds pirms viņa būtu radījis vai veidojis. Mūsu Dievs pats ir no iesākuma un no viņa visas lietas, ko arī turpat tālāk apustulis Pāvils saka. Un te es aicinu pievērst jūsu uzmanību šim vienam, it kā salīdzinoši īsajam, bet ļoti būtiskajam teikumam, kā apustulis Pāvils apraksta Dievu un visu Dievu radīto pasauli. No viņa, tātad no Dieva, caur viņu, tātad caur Dievu vai ar Dieva aktīvu iesaisti un klātbūtni, un uz viņu. No, caur un uz viņu. Ja mēs mēģinātu pārlikt to kaut kādā tādā vizuālā formātā, tad no, caur un uz viens, kas man nāk prātā, ir aplis, kas noslēdzās, kuram nav sākuma un gala. Otrs ir tā bezgalības zīme, kur tādā veidā kā apgāstu astotnieku zīmē. No viņa, caur viņu, uz viņu. Un es teiktu, tā bezgalības zīme, manuprāt, vēl labāk atbilst, jo bezgalības zīme ir tā kā tāds aplis, riņķi, tāda līnija, kas ir sagriezta tādā astotniekā. Ja mēs skatāmies no priekšpuses, tad tas ir tā kā astotnieks, bet ja mēs viņu pagrieztu tā mazliet plakaniski, tad tur ir krustpunkts, kurā šīs riņķa ārējās līnijas sastopās un atkal iet katra uz savu pusi. Negribu tālāk dziļāk runāt par ģeometriju un tādām lietām, tas nav mans uzdevums, bet mums ir svarīgi ieraudzīt, no kurienes mēs nākam, kāds ir mūsu dzīves uzdevums un uz kurieni mēs ejam. Apustulis Pāvils par visu redzamo pasauli saka tā, ka tā ir no viņa, caur viņu un uz viņu. Tātad šīs radītās pasaules būtība ir tāda, ka tā ir nākusi no Dieva, uzturēta no Dieva, un priekš Dieva un atgriežās pie viņa. Un tas nozīmē, ka arī mēs cilvēki esam radīti no Dieva. Mēs esam radīti, lai būtu kopā ar Dievu šīs zemes dzīves laikā. Un mūsu dzīves mērķis ir atgriezties pie Dieva, kurš mūs ir radījis. Un šis loks, kas mums ir jāizmet šajā grēcīgajā pasaulē, ir ar vienu mērķi. Tam, kas ir radīts no Dieva, palikt ar Dievu un atgriezties pie viņa. Visi cilvēki ir radīti no Dieva, bet ne visi cilvēki dzīvo ar Dievu. Visi cilvēki ir radīti no Dieva un daļa no viņiem dzīvo ar Dievu, bet daudz nepaliek pie Dieva un nenoslēdz savu dzīvi kopā ar Dievu. Un mūsu uzdevums, ja tā var teikt, lasot šo Dievu vārdu, ir apzināties, ka mēs nākam no Dieva. Mēs esam aicināti vadīt savas dienas un savu laiku kopā ar Dievu, lai
mūsu dzīves noslēgumā pie Dieva atgrieztos un paliktu. Lai Dievs uz to vada, svētī un pasargā. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.